8. aprīlī ieklausīties ziedonī aicināja pirmā no Kalupes pamatskolas pasākumu cikla aktivitātēm, kas veltītas Lielās Talkas koordinātoru konkursam Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ambeļu pagasta parkā tikās Kalupes mazpulcēni un dabas draugi, kas kopā ar Špogi vidusskolas geogrāfijas skolotāju Jāni Suveizdu izsteigāja parka taciņas, ieklausoties tur sastopamo putnu balsīs. Skolēni ar interesi klausījās skolotāja stāstos par Latgalē un Latvijā biežāk sastopamajiem putniem. Kādi putni dobumos dzīvo? Pūces, dzeņi, muškērāji, zīlītes, dzilnīši. Ja, tādi vairāku sugu putni. Un varbūt kāds, kad mēs gājām, pamanīja baltu putnu ar melnu galvu, līdzīgs pīlē. Ja? Jā. Tas ir tāds arī ļoti, teiksim tā, redz putnes. Es viņu šeit pirmo reizi redzu, var teikt. Šeit Ambeļu dīkī. Tā ir tāda lielā gaura, ja, tāds lielāka par pīli, garu knābi, pie tam knābi ir zobiņi tādi. Un te viņam ir melna galva un pats viņš gandrīz balts tād. Un mātīte ir pelēka tāda ar brūnu galvu. Kalupes pamatskolas mazpulks ir viens no vecākajiem mazpulkiem Daugavpils novadā, kas pamatoti lepojas ar aktīvu iesaistīšanos vairākos novada un valsts mēroga pasākumos. Mazpulcēni ir aktīvi, darboties griboši un zinātkāri. Katru gadu mazpulcēni izstrādā un īsteno dzīvē 20 līdz 25 projektus, rudenī tos prezentējot mazpulkā un labākos projektus arī fórumā. Tiek audzētas puķis, dārziņi, kopti mājdzīvnieki, pētīta un sakopta apkārtējā vide. Kalupes pamatskolas skolēni katru gadu iesaistās meža un dārza dienās. Un sākas meža un dārza dienas ar putnu būrīšu veidošanu. Jau 2 gadus Kalupes pamatskolas skolēni iesaistās arī Mamma daba meistarklasē. Un tur notiek dažādas aktivitātes, un līdz ar to mēs arī šajās aktivitātēs piedalāmies un arī paši izdomājām kaut ko jaunu katru gadu. Šogad putnu māju darināšana izvērtās par ģimenisku aktivitāti, jo procesā iesaistījās arī skolēnu vecāki un vecvecāki. Kalupes pagasta parkā šādu putnu būrīšu jau ir daudz, tādēļ šogad jaundarinātie būrīši tika atvesti uz kaimiņu pagastu Ambeļiem. 20 putnu būrīši tika iekārti kokos blakus tradīciju mājai Ambeļu skrejne. Katru gadu Kalupes pamatskola rīko arī sakopšanas talkas, kurās arī iesaistās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Tāpat katru gadu notiek arī meža stādīšana. Šogad meža darbi Kalupes pagastā norisināsies 22. aprīlī. Un meža stādīšana, tas ir mūsu laikam galvenā prioritāte. Bet arī šogad ziemā mēs devāmies ar mežsargu uz mežu un vedām arī barību, ko paši skolēni bija sarūpējuši no mājām. Es domāju, mēs ļoti daudz daram šajā lietā. Un arī stundās daudz runājam. Priecē, ka šogad katrs pamatskolas pirmklasnieks ir sarūpējis pats savu putnu būrīti. Tu šogad darināji būrīti. Kā veicās? Es biju tētim pateikusi, ka mums skolā vajag sataisīt būrīti. Un man bija kaut viena grāmatiņa, no kuras mēs varējām atrast idejas. Mēs paskatījāmies un nedaudz viņu pārtaisījām. Tad tētis aizgāja uz garāžu un paņēma dažus materiālus. Kādi putni tur var dzīvot iekšā, tad, kad viņš tiek uzkārts jau gala rezultātā? Es domāju, ka šeit varētu dzīvot strazdi. Katru gadu Kalupē kaut kas tāds tiek darīts? Jā, katru gadu nedaudz savādāk, bet līdzīgi. Bet putnu būrīši jau Kalupē ir un šogad arī Ambeļos būs. Jā, pagājušajā gadā mēs arī karinājām. Savukārt lielākie skolēni labprāt krāj zināšanas par dabā notiekošajiem procesiem un piedalās vides sakopšanas talkās. Kas interesēja un kādas varbūt šodien zināšanas guvāt jaunas? Nezinu, interesēja kādu jaunu putnas dažas uzzināju, putnu sugas kaut kas tāds. Jā, kur viņi ligzdo atrodas.
kaut kas tāds īpašs pa viņiem, kaut kādas pazīmes. Jā. Kādi jauni putni varbūt, kas nebija redzēti? Bija pāris, neatceros tādas īpaši. Bija ķīve, tāda pūts, tā īpaši tā nebija redzējusi brīvā dabā. Nu, jā, tā. Vairāk kā tāda jau dzirdēta bija. Kāda vispār ir attieksme pret taukām, pret sakopšanu? Es domāju, ka tas ir diezgan labi, jo tas palīdz Latvijai un palīdz arī mums redzēt skaistāku vidi apkārt savu. Vai ir kaut kas tiek darīts arī mājās, varbūt skolā kaut kas tiek sakopts? Par tādiem jautājumiem vispār tiek runāts? Jā. Jā. Kopjam, ejam talkā skolā un mājās arī kopjam. Pēc putnu būrīšu izvietošanas Ingrīdas Skuteles vadībā notika dažādas spēles un rotaļas par putniem un citām dabas tēmām, kurās bērni labprāt piedalījās. 13. aprīlī atkal tiksimies ar Kalupes mazpulcēniem un dabas draugiem, lai klātienē vērotu skolas dabas stūrīšu atklāšanu.